invaliditātes ekspertīzes un lēmuma pieņemšanas process. Esi saņēmis ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta nosūtījumu uz invaliditātes ekspertīzi, bet nezini, ko darīt tālāk? Lai veiktu invaliditātes ekspertīzi, komisijā nepieciešams iesniegt iesniegumu, ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta nosūtījumu ar tā pielikumiem, pārstāvību apliecinošu dokumentu kopiju, ja dokumentus iesniedz par citu personu. Invaliditātes ekspertīzē nepieciešamos dokumentus komisijai var iesniegt elektroniski, e-pastā vai e-pakalpojumā, pa pastu vai klātienē jebkurā komisijas nodaļā. Pēc dokumentu saņemšanas komisijā notiek to atbilstības pārbaude normatīvo aktu prasībām. Ja dokumenti atbilst prasībām, saņemtos dokumentus reģistrē invaliditātes informatīvajā sistēmā un novirza invaliditātes ekspertīzes veikšanai. Savukārt dokumentu neatbilstības gadījumā komisija lūdz novērst trūkumus. Ja trūkumi netiek novērsti dotajā laikā, dokumentus atstāja bez izskatīšanas un invaliditātes ekspertīze netiek veikta. Kādi ir ekspertīzes veikšanas posmi? Saņemto dokumentu kopuma satura izvērtēšana, nodošana atbildīgajam ārstam ekspertam, ekspertīzes uzsākšana, papildus dokumentu pieprasīšana, ja nepieciešams, personas veselības un funkcionālo traucējumu izvērtēšana, ekspertīzes galaslēdziena sagatavošana, ekspertīzes akta nodošana lēmuma pieņemšanai. Pēc ekspertīzes galaslēdziena kvalitātes un pamatojuma izvērtēšanas tiek pieņemts lēmums par invaliditātes noteikšanu vai nenoteikšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā tiek pieņemti specializētie atzinumi. Par pieņemto lēmumu klientu informē atbilstoši iesniegumā norādītajam, ierakstītā vēstulē, izsniedzot dokumentus klātienē, uz e-adresi, ja personai tāda ir. Ar pieņemtajiem lēmumiem vienmēr var iepazīties portālā latvija.gov.lv e-pakalpojumu sadaļā Mani dati VDEA VK. Atceries, lai nodrošinātu atbalsta pasākumu sniegšanu, uzkrātie personu dati tiek nodoti valsts un pašvaldības iestādēm pabalstu un pakalpojumu nodrošināšanai. Tavi dati tiek nodoti Labklājības ministrijai, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, Valsts darba inspekcijai, Nodarbinātības valsts aģentūrai, Sociālās integrācijas valsts aģentūrai, Valsts akciju sabiedrībai Ceļu satiksmes drošības direkcija, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, pašvaldībām un citām institūcijām un iestādēm. Neskaidrību vai jautājumu gadījumā raksti konsultācijas@vdeavk.gov.lv vai zvani 67 61 4885. Iekļaujoši, atbalstoši, būt kopsolī.